izcilu brīnumu pret Santa Coloma. Emersons jau varētu būt atpakaļ ierindā. Izmals Diamondē, dodās uz priekšu, pretinieks sodlaukumā, piespēlē, sitiet vārti! Jānis Ikaunieks! Nu, tas bija tieši tas, kas bija nepieciešams. 14. minūte, pats spēles sākums. Un RFS izdodas izvirzīties vadībā. Ja jāspēlē 4 vārti, tad jāsāk kūt vārti diezgan ātri, un tas notiek pirmajās 15 minūtēs. Tālāk piespēle, lieliski nospēlēt Diamandē un arī Jānis Ikaunieks noslēgumā. Jānis Ikaunieks, kurš līdzīgi kā pagājuši vasar, sāk uzņemt vārtu gūšanas formu. Gūst vārtus gandrīz katrā spēlē. 40. minūtē. Iespēja Norvēģiem izlīdzināt rezultātu. Seko sitiens un bumba ir vārtos. Ripina bumbu vārtos Hauge 1-1. Ļoti pārliecinoši, ļoti augstasinīgi paskatās, uz kuru pusi dosies no rezervistu soliņa tūlīt pat jau tuvākajās minūtēs. Es pieļauju, RFS arī neteiktos no neizšķirta šajā mačā. Tas arī nebūtu sliktākais scenārijs, bet tagad ir bīstamies sitiens un bumba ir postūrī. Diemžēl neizšķirta būs jānopelna ar gūtiem vārtiem, jo bumbu vārtos ripina Ulriks Saltnes. Pirmās spēles galvenais varonis, viņam ir vārti un 3 rezultīvas piespēles pirmajā mačā. Tagad viņam arī atbildes spēlē vārtu kūms. Kaspars Heks titros mums parādījies, bet tas bija futbolists ar vēl ir laiks. Vēl ir laiks RFS rīcībā, ātra pārēja, gan tagad Saltnes saņem bumbu vairāk flangā. Skatās, kur ir Bergs. Bergs saņem bumbu, ļoti laba piespēle. Šeit jau gar vārtiem var atdot, un Doā nēstiedas, un bumba Jeldo vārtos ar rikošeta palīdzību 3-1. Šeit gan viss ir beidzies šajā mačā. Jā, par maču uzvarētāju, es domāju, mēs varam pelnīt, pasludināt Budēglim komandu. Šī bija patiešām brīnišķīga izspēle pa kreiso malu, piespēle no kreisās uz tālo vārtu stabu, un tur jau pustukšos vārtos bumbu vārtos raida Kaspars Heks. Guys, please like and subscribe.